Sveiki! Laipni lūdzam pie doktora Aleksandra Motas. Šodien es atbildēšu uz dažiem jautājumiem, lietām, ko man bieži jautā. Varbūt tas ir arī tavs jautājums. Šodien vispirms atbildēsim uz Pedro jautājumu. Pēteris saka tā, jau kādu laiku man ir bursīts. Esmu izmēģinājis kādus 3, 4 vai 34 ārstēšanas veidus ar pretiekaisumu līdzekļiem, bet nekas nepalīdz. Es jūtu, ka mans rokas nervi saraujās, ir grūti kustēties un man ir stipras sāpes. Es vairs nezinu, ko darīt. Arī Džesija jautāja, labvakar, doktor, man ir stipras sāpes plecā, man ir tendinīts un bursīts. Mana roka atrofējas, es eju uz fizioterapiju, bet neredzu nekādu uzlabojumu. Man ir tik stipras sāpes, ka dažreiz gribas raudāt. Jā, bursīts parasti tiešām tā mēdz izpausties. Īpaši, ja mēs nesaprotam, kas tas ir un nevaram ar to pareizi tikt galā. Tātad, sāksim ar pirmo. Kas ir bursīts? Mūsu ķermenī ir daža šķidruma pildītas maisiņi, kas palīdz slīdēšanai. Katru reizi, kad ir kāda struktūra, cīpsla vai kauls, kas slīd viens gar otru, tur var būt bļotsomiņa, kas darbojās kā mazs amortizators. Tas pats šķidrums, tā pati smērviela, kas ir locītavās un palīdz kustībai, ir arī šajos maisiņos. Un plecā ir kāds no šiem maisiņiem, kas var iekaist. Vēl vairāk, iedomājies šādi. Iesim tālāk. Man šeit ir akromions, kas ir kauls, kas ir daļa no lāpstiņas. Un mums ir, es uzzīmēšu šeit ar citu krāsu, augšdelma kauls, kas ir rokas kauls. Labi? Šajā vietā starp augšdelma kaula galvu un akromionu, akromiona āķi ir dažas struktūras. Supraspināta cīpsla. Un ir arī bursa, kas ir šī šķidrumu pildītā maisiņa veida struktūra. Labi? Ir vēl viena nedaudz priekšpusē, un jebkura no abām var iekaist. Iedomājies, ka katru reizi, kad tu veic šo kustību, tu nedaudz spied un izraisi berzi, berzējot šo bursu. Kad plecā ir disbalans, šī bursa vai pati cīpsla, kā Džesija teica, izraisa iekaisumu, reakciju. Labi? Tas ir tā, it kā šī bursa tiktu savainota, kas pārvēršās, kļūst par bursītu. Vai arī tiek savainota iekaista cīpsla, kas ir supraspināta cīpslas tendinīts. Tātad paskatīsimies šeit ar šiem attēliem, kas ir bursīts. Labi? Šeit jūs redzat kaklu, krūškurvi, un šeit ir pleca, rokas apvidus. Mums ir rokas kauls humerus, šis te, kas tagad ir zaļā krāsā. Mums ir tā daļiņa, tas kauliņš, par kur es tev stāstīju. Skaties! Jā, man to atnes šurp. Lūk, gatavs. Šeit ir rokas kauls zaļā krāsā. Visa šī galva te ir rokas kauls. Tas ir augšdelma kauls, jeb humerus. Un šeit mums ir akromions, šis kauliņš tagad ir zaļš, vai ne? Šajā telpā starp augšdelma kaula galvu un akromionu ir šie divi maisiņi. Lūk, šī ir subakromiālā bursa, kas atrodas zem akromiona, un šī otra ir subbeltoīdā bursa. Patiesībā mēs uzskatām par bursītu jebkuras no tām iekaisumu. Labi? Ja mēs paskatāmies šeit lūk no sāniem, šeit ir deltaveida muskuļa bursa un vēl viena bursa. Tās ir divas bursas, kas ir atbildīgas par bursītu plecā. Un šeit apakšā ir muskulis. Jā, man tev mazliet parādīt šeit. Es nedaudz izņemšu šo bursu, un tu redzi šeit, ka ir redzams supraspinātus muskuļa cīpsla. Tāpēc, kad šeit ir bursas iekaisums, parasti ir grūti noteikt, vai tas ir tikai bursas iekaisums, vai arī ir supraspinātus cīpslas tendinīts. Labi? Tātad parunāsim tikai par bursu. Labi, bet doktors Aleksandrs Mota, kā lai es zinu, ka man ir bursīts? Kā ārsts to noteiks? Kā es pats varu par to aizdomāties? Ja jums ir sāpes plecā, kas pastiprinās galvenokārt tad, kad paceļat roku virs galvas,
Tas ir pārsniedz šos 90 grādus, vai arī tās sāpes, kas atkarībā no pozas pastiprinās. Dažreiz jūs pamostaties ar sāpēm. Iespējams, jums ir bursīts. Jūs ejat pie ārsta, osteopāta vai fizioterapeita, un viņš veiks dažus testus, lai noskaidrotu, vai tas ir bursīts. Iespējams, viņš lūgs veikt dažus izmeklējumus, lai atšķirtu, jo, piemēram, Džesijai ir gan bursīts, gan tendinīts. Dažreiz ir grūti, tikai skatoties un veicot dažus testus, saprast, vai problēma ir bursā vai cīpslā, vai ne? Patiesībā tas nav nekas slikts. Vai iekaisums ir bursā, vai iekaisums ir cīpslā? Un ārsts var tev nozīmēt dažus izmeklējumus. Visbiežāk viņš var nozīmēt ultrasonogrāfiju, lai redzētu, kādā stāvoklī ir cīpslas, kādā stāvoklī ir bursas, un labākais izmeklējums, protams, ir magnētiskā rezonanse. Magnētiskā rezonanse. Ko jūs redzēsiet, kāds attēls parādīs, ka jums ir bursīts? Parasti bursīti izskatās šādi, kā šajā attēlā. Visas struktūras ir melnas, un šajā reģionā ir balts, it kā tur būtu šķidrums. Tieši starp augšdelma kaulu un akromionu, vai ne? Tas nozīmē, ka bursa ir iekaisusi, tajā ir daudz šķidruma. Un, Aleksandr, kas izraisa bursītu? Nāc šurp pie manis! Bursītam parasti ir 3 galvenie cēloņi, vai ne? Es tev pastāstīšu par katru no tiem un paskaidrošu, kā mēs varam izmantot pareizu kustību, lai to uzlabotu. Pirmais un visbiežākais cēlonis ir līdzsvara trūkums. Mehāniska nelīdzsvarotība, kustību nelīdzsvarotība, sprieguma nelīdzsvarotība. Aleksandrs, tu bieži runā par šiem līdzsvara trūkumiem. Kas tas ir? Kā tas darbojās? Iedomājies, ka tavā plecā piestiprinās vairāki muskuļi. Uz to nāk vairākas līnijas, labi? Kad ir līdzsvara trūkums, tas ir tā, it kā daži muskuļi kļūtu saspringtāki, vilktu vairāk uz vienu pusi, bet citi būtu vājāki un vilktu mazāk. Mēs varam domāt par to kā par automašīnas vai motociklu riteni. Kad ritenis riepe nav pareizi savirzīta, kas notiek? Ar kustību, kas tam jāveic, tas sāk vairāk nodilt no vienas vai otras puses, vai ne tā? Ar plecu ir tieši tas pats. Vienmēr, kad ir šī neizlīdzinātība, šis līdzsvara trūkums, daži muskuļi velk vairāk nekā vajadzētu, un citi velk mazāk nekā vajadzētu. Kas notiek ir tas, ka kādā locītavas punktā tā nodils, būs lielāka berze, vairāk berzēsies un iekaist, vai ne? Un, kad mēs runājam par plecu bursītu, piemēram, šo līdzsvaru trūkumu, muskuli, kas velk vairāk vai mazāk, tas var nākt no kakla skriemeļiem, no kakla, var nākt no krūšu skriemeļiem, var nākt no ribām, var nākt no jostas skriemeļiem un iegurņa. Ir muskulis, kas nāk no turienes, lielais dorsālais muskulis, tas iet līdz pat rokai, plecam, vai ne? Bet tas var būt arī tuvāk. Tas var būt nelīdzsvarotība lāpstiņā, atslēgas kaulā vai pat pašā plecā. Tāpēc pievērs uzmanību, ka ir vairāki muskuļi, redzi, vairākas galī, vairākas stidziņas, kas šeit savieno plecu. Ir muskuļi, kas savieno plecu ar lāpstiņu. Virsspinas muskulis, zemspinas muskulis, mazais apaļais muskulis, lielais apaļais muskulis, zemlāpstiņas muskulis, kas ir ļoti interesants muskulis, kas mums šeit ir. Es jau esmu veidojis vairākus video, kuros runāju par zemlāpstiņas muskuli. Ir muskuļi, kas savieno plecu ar atslēgas kaulu. Lūk, kas savieno plecu ar atslēgas kaulu. Un ir arī muskuļi, kas savieno plecu. Paskaties, cik interesanti. Šis lielais dorsālais muskulis savieno plecu ar jostas daļas mugurkaulu un iegurni. Tātad, jostas daļas mugurkaula, krūšu daļas mugurkaula, ribu, kakla disbalansi var izraisīt pleca disbalansu un nepareizi novietojumu. Un kā es varu to uzlabot, dr. Aleksandrs Mota? Jūs varat to pārbaudīt un uzlabot jau tagad. Es tev parādīšu dažus vingrinājumus, kas kalpos arī kā tests, labi? Pirmajā vingrinājumā mēs uzlabosim lāpstiņu un atslēgas kaula kustīgumu.
Tātad, ja šī disbalanse, kas izraisīja tev bursītu, cēlonis, ir atslēgas kaulā vai lāpstiņā, šis vingrinājums tev palīdzēs atvieglos sāpes. Labi? Tas ir vienkāršs vingrinājums. Tev jādara šādi, skaties. Pacēl roku šeit. Līdz 90 grādiem uzliet pirkstu galus uz pleca. Dari to tik tālu, cik nesāp, labi? Dr. Aleksandrs Mota. Ja es paceļu līdz 90 grādiem un tad sāp. Nolaid, ej mazliet zemāk. Cik vien vari bez sāpēm. Uzliec roku šeit un tagad kustini, veidojot apļus ar elkoņiem. Skaties. Apļi atpakaļ cik vien plaši, cik vien atvērti vari, līdz brīdim, kad nesāp. 10 reizes atpakaļ pēc tam. 10 reizes uz priekšu. Ja tu dari šo kopā ar mani, tu jūti, cik ļoti tava lāpstiņa kustās aizmugurē. Izskatās kā Daniels Sans. Uzklāj vasku, noņem vasku. Tieši šādu kustību lāpstiņas veic aizmugurē. Un tajā pašā laikā atslēgas kauls šeit priekšā virzās uz priekšu, atpakaļ, griežās uz priekšu, griežās atpakaļ, paceļās un nolaižās. Tātad šis vienkāršais, šķietami muļķīskīgais vingrinājums uzlabo lāpstiņas un atslēgas kaula kustību. Un ja atslēgas kauls vai lāpstiņa ir šī disbalansa cēlonis, ja tie ir tie, kas izraisa šo nelīdzsvarotību, ar savu plecu tu veiksi 10 reizes uz priekšu, 10 reizes atpakaļ. Ak, Dievs, ir labāk. Tā ir maģija. Šis vingrinājums uzlabos kakla daļas mugurkaula, krūšu daļas mugurkaula, ribu un arī jostas daļas kustīgumu. Vai pareizi? Tātad, vienkāršs vingrinājums. Tev būs nepieciešams krēsls. Lai krēsla atzveltne būtu aptuveni lāpstiņa augstumā, vai pareizi? Tu apsēdīsies ar iegurni stabili novietotu. Dibens piespiests pie krēsla atzveltnes un mugura atbalstīta pret atzveltni, cieši pie tās. Labi? Tu neļausi jostas vietā izliekties. Tu nepaliksi tālu no atzveltnes. Tu labi iekārtojies krēslā. No šejienes savij pirkstus, atnes tos aiz kakla un nedaudz savieno. Mēģini elkoņus virzīt uz priekšu. Tas ir svarīgi, jo ja tu neveiksi šo kustību vai noliksi roku jebkādā veidā vai ar atvērtu elkoni, kas notiks, kad tu nolieksies atpakaļ? Tu veiksi kustību vairāk ar kaku un mazāk ar krūškurvi, ar ķermeņa augšdaļu, labi? Un turklāt, kad tu savij pirkstus šādi, šī roka pat palīdz nedaudz pavilt, nedaudz pastiekt tavu kaku, it kā tu veiktu stiepšanos. Tātad savij pirkstus, atbalstīji uz kakla, pavēri elkoņus uz priekšu, un tu noliecies atpakaļ tik tālu, cik ir ērti. Noliecies, izelpo un atgriezies sākuma stāvoklī. Tu to darīsi 10 reizes, jā, noliecies. Un atgriezies sākuma stāvoklī. Noliesies un atgriezies sākuma stāvoklī. 4. reize. Izelpo un atgriezies sākuma stāvoklī. Noliesies. Noliesies. Izelpot ir svarīgi, jo tas nedaudz palīdz uzlabot ribu kustību. Un, kad tu to uzlabo, tu izstiep diafragmu. Tātad tu izstiep diafragmu šeit ar visiem muskuļiem mugurkaula priekšpusē un izelpo. Tas ir tā, it kā tu veiktu papilnu stiepšanos. Izpildi 10 kustības, pārbaudi vēlreiz, pakustini roku un paskaties, vai ir atvieglojums. Un varbūt tagad tu saki, Dr. Aleksandrs Mota, es izdarīju un nekas īpaši neuzlabojās. Tad iespējams, ka ir kāds cits iemesls. Cita specifiska nelīdzsvarotība, kas ir otrais bursītes cēlonis. Kas ir? Plaka iespieduma sindroms. Es domāju, ka jūs jau esat dzirdējuši šo nosaukumu šeit. Ja esat regulārs mūsu kanāla skatītājs, mūsu sociālajos tīklos, es domāju, ka jūs jau esat par to dzirdējuši. Bet iesim tālāk. Katru reizi, kad es paceļu roku, šis kaus, augšdelma kaus, pagriežas un noslīd uz leju. Padomā kopā ar mani.
Man šeit ir, lūk, mans rokas kauls. Šī ir mana labā roka. Lūk, rokas kauls, tas savienojās šeit ar lāpstiņu. Un augšā ir akromions. Tātad, lai es paceltu roku, tam ir jāpagriežās un jānolaižās uz leju. Saprati? Ja tam nav šīs kustības, lai slīdētu uz leju, tas vienkārši paceļās un atsitas, ietriecas, saspiež, samazina šo telpu, pa kuru iet cīpsla, un tur ir arī bursa. Tātad impingement sindroms ir tieši tas. Jums pašam plecā ir samazināta kustība, un katru reizi, kad kustaties, jūs izraisa šo triecienu. Tas ir tik vienkārši. Lai to uzlabotu, lai pārbaudītu, vai jums ir trieciena sindroms, vai tas ir jūsu bursīta cēlonis, jums jārīkojās šādi. Tātad, lai pārbaudītu un uzlabotu šo trieciena sindromu jautājumu jūsu plecā, jums būs nepieciešams krēsls. Jums jāsaķer šeit, skatieties, pie krēsla sēdekļa. Vēlams nelietojiet tos krēslus, kuriem ir roku balsti. Citādi jūs varat savainot savu roku šeit. Vai arī, ja jūs satverat no ārpuses, jūs varat savainot šeit. Labi? Krēsls bez roku balstiem, bez roku atbalsta, droši šeit pie krēsla sēdekļa, ar taisnu muguru, ērti. Jūs atslābināsiet plecu, atslābināsiet roku. Vienīgais spēks, ko jūs pielietosiet, būs rokā, lai roka neizslīdētu, labi? Turiet, noliecieties uz otru pusi un atgriezieties atpakaļ. Jūs veiksiet šo kustību 30 reizes līdz brīdim, kad nesāpēs. Aleksandrs, te šeit, sāp, tu ej pārāk tālu, ej tikai tik tālu, cik ir ērti, un tad atgriezies. 30 reizes. Svarīgākais šeit ir kustība, tas ir ritms, ko tu dod, labi? Ja tu atstāsi plecu atslābinātu, kad tu noliecies uz otru pusi, tu slīdi. Atceries to kustību, par kuru es runāju, ja? Tu slīdi ar augšdevumu kaulu uz leju. Tu it kā ieļo pleca locītavu, un tu atver vietu starp akromionu un augšdevumu kaulu, pareizi? Tātad svarīgākais ir ritms. 1, 2, 3. 3. Un atslābināšanās. Un nespēks, ko tu pielieto, tev nav jāpieliek spēks, lai mēģinātu iet tālāk. 30 reizes. Kad esi pabeidzis 30 reizes pakustini, paskaties, vai tavs plecs ir vieglāks. Vai tu vari vairāk pakustināt plecu, nejūtot sāpes. Un līdz šim esmu pārliecināts, ka lielākā daļa cilvēku jau ir sajutuši atvieglojumu. Un ja esi sācis pamanīt, ka varbūt sāpes vai iekaisums kādā konkrētā vietā tavā ķermenī, varbūt cēlonis citās ķermeņa daļās, vai ne? Un ir neliela daļa, kas saka, Dr. Aleksandrs Mota, es jau izpildīju lāptiņš un atslēgas kaula vingrinājumu. Dr. Aleksandrs Mota, es jau izpildīju krēslu vingrinājumu, mugurkaula izstiepšanas vingrinājumu. Un es jau izpildīju pleca slīdošo vingrinājumu, lai uzlabotu trieciena sindromu. Un es joprojām jūtu sāpes. Vēl nav bijis īpaši labs uzlabojums. Tātad, iesim tālāk. Jūs varat būt daļa no minoritātes, kurai ir tas, ko mēs saucam par akromionu, ar āķi vai āķveida akromions. Ir daži cilvēki, kuriem akromions ir citādāks. Tā vietā, lai tas būtu taisns, tam šeit ir mazs izvirzījums uz leju, vai ne? Un tad iedomājieties, šis mazais izvirzījums uz leju jau atvieglo, neizraisa, bet atvieglo to, ka šī telpa samazinās un berzējās bursa vai cīpsla. Tātad tiem, kam ir šī anatomiskā variācija, kam ir nedaudz citādāks akromions, ir lielāka iespēja attīstīties bursītam un supraspinātā cītlas tendinītam. Es nesaku, ka tiem, kam ir āķveida akromions, tiem, kam tas ir, būs jāiemācās sadzīvot ar sāpēm. Mums nekad nav jāiemācās. Mums nekad nevajadzētu mācīties sadzīvot ar sāpēm. Pareizi. Mums vienmēr ir jācenšas labāk saprast. Vai arī problēma, tā teikt, ko mēs izjūtam, kas izraisa sāpes. Vai arī labāk izprast savu ķermeni, lai mēs varētu mazināt, novērst vai likvidēt sāpes.
Aleksandrs, man ir āķa veida akromions. Es jau esmu veicis izmeklējumus, rentgenu, ultrasonogrāfiju un magnētisko rezonanci. Un tas jau ir parādījies. Ārsts man jau ir teicis. Ko es varu darīt? Visi šie vingrinājumi, ko mēs šodien šeit mācījām, var tev palīdzēt. Tev būs jābūt īpaši uzmanīgam, lai vienmēr saglabātu labu kustību. Uz atslēdes kaula, lāpstiņām, kakla skriemeļiem, krūšu skriemeļiem, krūtīm, ribām, jostas vietā un iegurnī. Pati fiziskā aktivitāte, ja tā tiek pareizi vadīta, jau ir lielisks faktors, kas palīdz tev nejust sāpes plecā, pat ja tev ir āķu veida akromions. Ir neskaitām daudz vingrinājumu un veidu, kā tu vari uzlabot savu stāvokli. Un tas palīdzēs tavā gadījumā, jo katrs ķermenis ir atšķirīgs. Labi? Tu meklē osteopātu, kurš izvērtēs visu tavu ķermeni, sapratīs, kā tavs ķermenis darbojas, sapratīs, kas veicina šo problēmu. Vēl vairāk, piemēram, pleca gadījumā viņš to uzlabos šo kustību. Izlīdzinās tavu plecu un uzturēs tavu plecu veselīgu, labi? Viņš pat var iedot tev kādu vingrinājumu, ko darīt mājās. Visi vingrinājumi var tev palīdzēt, bet šis konkrētais tavā gadījumā ir vislabākais tieši tev. Tev tas ir jādara katru dienu, 3 reizes dienā vai arī 1 reizi dienā. Vai arī tas jādara pirms, nezinu. Ja esi skolotājs, pirms ej uz darbu, rakstīt uz tāfeles, jo tu bieži veic šo kustību ar triecienu, vai ne? Tev šis vingrinājums jāveic pirms un pēc tam. Tātad šie norādījumi palīdzēs tev nesajust šo sāpi, neattīstīt bursītu vai tendinītu, vai, ja tas tomēr attīstās, lai tas būtu vieglā formā, un tu to varētu kontrolēt. Un tagad vēl viens jautājums no Džeima Šuhmana, no Džeima. Dakter, vai ir kādas zāles, ko var lietot, lai mazinātu bursītes sāpes vai iekaisumu? Manai rokai ir ierobežotas kustības. Džeimai tā, es esmu fizioterapeits osteopāts, es nestrādāju ar medikamentiem, labi? Parasti bursīta gadījumā, neatkarīgi no tā, kura no šiem 3 iemesliem tas ir, medikamenti palīdz mazināt iekaisumu un palīdz samazināt sāpes. Tagad mums ir jāatrod bursīta cēlonis, un tā ir visgrūtākā daļa, bet arī tā, kas dod vislabākos un ilgstošākos rezultātus. Un jāārstē šis cēlonis, labi? Bet medikamenti palīdz mazināt iekaisumu. Pareizi? Tātad, ja tavā gadījumā pretiekaisuma līdzekļi, pretsāpju līdzekļi nedarbojas, daudzi cilvēki pat veic injekcijas. Tas nozīmē, ka zāles tiek ievadītas tieši bursā vai tās tuvumā, bet tas nepalīdz, jo tu tādā veidā nenovērš cēloni. Saprotiet, tas man ir ļoti skaidrs, tas ir ļoti loģiski. Ja jūs lietojāt zāles, kas domātas iekaisuma mazināšanai un iekaisums nemazinājās, tas nozīmē, ka jūs neesat atradis cēloni. Jūsu ķermenī ir vēl kaut kas. Parasti kustība nelīdzsvarotība, spriedzes nelīdzsvarotība, mehāniska nelīdzsvarotība, kas izraisa vai veicina šo sāpi. Un kamēr jūs tā teikt nesakārtosiet savu plecu, tas neatrisināsies, labi? Zāles neiedarbosies. Saprotat? Ir vēl viena lieta, par kuru esmu pārliecināts, ka varbūt kāds jau ir ierakstījis šeit komentāros. Aleksandrs, es lietoju siltu kompresi, es lietoju ledu. Ko man likt uz pleca? Iesim tālāk. Klasiski tas, ko ārsti, ortopēdi, konvencionālie fizioterapeiti saka, ir lieciet ledu, jo ja bursīts vai tendinīts ir iekaisums, tad liekot ledu, es palīdzēšu samazināt iekaisumu. Tas ir loģiski. Ko es iesaku saviem pacientiem un ko es iesaku arī tev darīt? Izmēģini ledu un izmēģini siltumu. Jau padomā kopā ar mani. Ledus palīdz mazināt iekaisumu, tāpat kā pretiekaisuma līdzeklis, vai ne? Ja tavā gadījumā tikai iekaisuma mazināšana nepalīdz, tad arī ledus nepalīdzēs. Turklāt ledus palīdz savilkt muskulatūru. Ja tev ir jebkāds līdzsvara trūkums, jebkāda pleca nepareiza novietojuma problēma vai impingement sindroms,
Ledus tikai pastiprinās šo līdzsvaru trūkumu. Tā tad ir tādi cilvēki. Ārsts vai fizioterapeits lika man likt ledu, bet kad es uzlieku ledu un pēc tam to noņemu, kad sāku darīt savas lietas, ļoti sāp. Tādā gadījumā ledus tev nav ieteicams. Savukārt silta komprese, kad tu to uzliec, atslābina muskuļus, palielina asinsriti. Tas nozīmē, ka ķermenis spēj labāk cīnīties ar šo iekaisumu, un pati locītava kustās vieglāk. Tātad siltums, silta komprese palīdz mazināt nelīdzsvarotību un trieciena sindromu. Pareizi? Tātad, ja tas ir tavs gadījums, tu izmantosi ledu, un tas pasliktināsies vai nu lietošanas laikā, vai pēc tam. Un uzlabosies ar siltumu, vai arī tajos gadījumos iespējams, kad akromions ir ākveida un jau ir ļoti spēcīgs iekaisums. Šajos gadījumos, kad iekaisums ir galvenais un vissvarīgākais faktors, ledus būs labāks. Tātad pamēģini ledu, ja nepalika sliktāk, uzliec siltumu. Ja paliek labāk, šķiet, ka plecs ir brīvāks. Vai arī otrādi, uzliec siltumu un tad, Marija, šķiet, ka visa mana roka pulsē, ir diskomforts, uzliec ledu, kāds atvieglojums. Tātad katrs cilvēks ir atšķirīgs, tas atkarīgs no iemesla. Vienojāmies? Tātad atstāj šeit komentāros jautājumu, kas tev ir par bursītu, par plecu vai jebkuru citu ķermeņa daļu. Kāda patoloģija, kāda slimība, par kuru tu gribētu, lai es šeit pastāstu? Un kas zina, varbūt nākamais Aleksandrs atbild būs ar tavu jautājumu. Es šeit arī beigšu, liels sveiciens un līdz nākamajai reizei!